Čau, te Marka no grupas Double Face Steels un super konkursa pirmā jautājuma kārta ir veiksmīgi noslēgusies. Mēs esam parūpējušies arī par lieliskām balvām. Un tātad šonedēļ 3 labākie iegūs savā īpašumā grupas albumu. Lielisko Double Face krūzīti, kas karstumā un lielā temperatūrā maina krāsu. Es jums varu nodemonstrēt vēl vienu variāciju šai tēmai, skatāmies. Un, protams, galvenā balva ir ceļojums uz neaizmirstamo festivālu Pīlādzis, kas risinās jau šo piekdienu un sestdienu. Mēs, Double Face Steels, uzstāsimies sestdien, bet jūs gan droši varēsiet izbaudīt abas dienas. Tā kā 2 ielūgumi tūlīt aizies kādam. Parasti ir tā, ka dziesmu vārdus man koncertos nākās dažreiz aizmirst, bet tad es izlīdzos ar 2 lietām. Viena ir vai nu dzied dziesmu fani līdzi, un es tā kā ļauju viņiem sākt pantiņu pareizi, vai nu tā kā ir parasti zilajā valī, es 2 reizes nodziedu vienu to pašu pantiņu, un neviens pat nepaman, jo galvenais taču ir piedziedājums. Cik bieži Ronis ēd zivis? Man liekas, ka Ronis ēd ļoti bieži zivis, jo viņš no tām pārtiek, tāpēc varbūt arī viņš spēlē šī kolektīvā, ko. Vienmēr sakot, tu savā īpašumā saņem grupas albumu. Pāris ar savu jautājumu, kas jums lika pāriet pie nopietnām dziesmām? Pie nopietnām dziesmām grupu Double Face Steels lika pāriet, tā teikt, nopietnie dzīves apstākļi. Par cik tu prasi par albumu mēs tev nedosim. Mēs tev dosim, lūk, tavā īpašumā to var izvēlēties, kuru krūzīt nonāk. Vai nu Double Face Steels šāda, vai Double Face Steels šāda krūzīte. Ingus, jautājums. Kur jums ir bijis visgarlaicīgākais koncerts mūsu grupas vēsturē? Es atceros, viens bija koncerts, ko mēs spēlējām pensionāriem. Un tad bija tā, kad bija, iedomāsimies šeit, kur ir skatuve, aptuveni, un šeit sēdēja un no kafijas krūzītēm malkoja pensionāri. Šeit no skatuves līdz soliņiem, kur sēdēja pensionāri, bija apmēram 1,60 m. Un mēs apmēram gandrīz stundu garā koncerta laikā mums līdz skatuvei atrāpoja tikai viens cilvēks ar jautājumu, vai jūs varat lūdzu uzspēlēt kaut ko foršu. Tad mēs prasījām, kas ir kaut kas foršs. Un tad viņš teica, kaut ko no līviem, vai mēs varētu uzspēlēt. Un galvenā balva mums aiziet jautājuma uzdevējam, kurš bija grupas Double Face Steels garlaicīgākais koncerts, ko mums uzdevis ir Ingus ar nezināmu kreisās pēdas kājas izmēru. Apsveicām, skan aplausi un skan vispārējais fonā. Tiekamies Pīlādzī, mēs ķirsī, esi Pīlādzī un tā tālāk. Mūsu atbalstītāji, protams, krūzītes no Tērbodes un disks no grupas Double Face Steels. Nākamnedēļ jau tiekamies ar jauniem jautājumiem un jaunām balvām. Un lai dzīve šķistu jautrāka, tātad ne tikai tu uzdod grupai jautājumu, bet arī atbalstītāji uzdod jautājumus tev. Cik Tērbodes veikali ir visā Latvijā? Iesūti savu pareizo atbildi un tiec pie balvas. Bija 17 gadi, kājas izmērs 25 cm, tas bija prasīts nolikumā. Lūdzu, ievērojiet. Tātad, uz tilta stāv 3 rūķīši. Viens krīt pa labi, otrs pa kreisi. Kur krīt 3. rūķītis? Čau, bambino. Mesta mulla. Šekana, šekana. Ir patiesībā 3 ielūgumi uz festivālu Pīlādzis, bet vienu es atstāšu sev. Tev bija kaut kāds viedoklis šai jautājumā? Kā jūs sagājāt kopā? Tu saproti, ka pa mums prasa, kā mēs sagājām kopā?